Jā, labrīt, mīļā draudze. Un šajā rītā mēs pārdomāsim Dievu vārdu, kas rakstīts jaunajā derībā vēstulē Titam 3. nodaļā no 2. līdz 5. pantam. Izlasīsim. Jo arī mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies, kalpodam dažādām iekārēm un priekiem, dzīvodam ļaunprātībā un skaldībā, ienīsti un cits citu nīzdami. Bet, kad atspīdēja Dieva, mūsu glābēja laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, Viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Pielūksim. Mīļais debes Tēvs, paldies Tev par šo rītu. Paldies, ka mēs esam šeit un mēs Tev lūdzam, lai Tu atver mūsu sirds durvis Tavam labajam vārdam, ka mēs skatoties uz to, ko Tu jau esi rakstījis pirms 2000 gadiem, mēs arī saņemam sev to, ko Tu esi paredzējis. Kungs, parādi mums, kas Tavā vārdā rakstīts, un palīdz arī mums to savā dzīvē pārdomāt un tiešām šajā rītā izmeklēt mūsu sirdis un tiešām arī skatīties šodien uz sevi caur Tavu vārdu. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un, lai mēs vairāk saprastu kontekstu, paskatīsimies, kam Pāvils raksta šo vēstuli. Tātad vēstuli Titam. Un Bībelē mēs par Titu arī kaut ko varam izlasīt, arī dažādās rakstvietās, piemēram, Galatiešiem 2.1. Pēc tam, pēc 14 gadiem, es atkal nogāju uz Jeruzalemi kopā ar Barnabu, līdzi ņemdams arī Titu. Un vēl mazliet tālāk rakstīts, bet mans pavadonis Tits, grieķis, netika spiests apgraizīties. Tad vārds grieķis, jeb kā tas ordināli tekstā rakstīts Helēna, jaunajā derībā apzīmē nejūdu, jeb pagānu. Tad pagānu. Un Titam 1.4 arī rakstīts Titam savam īstenajam dēlam kopīgā ticībā. Un šāds izteiciens parasti nozīmēja, ka caur viņa kalpošanu šis cilvēks nāca pie Kristus. Tātad Titam pēc viņa kalpošanas, Pāvilam caur viņa kalpošanu tici nonāca pie Jēzus. Un arī, ja mēs tā skatāmies pa Pāvilu arī vairāk, viņš Galatiešiem 2.7.8 raksta, man uzticēta evaņģēlijas sludināšana pie neapgraizītajiem, tāpat kā Pēterim pie apgraizītajiem. Jo Dievs, kas darbojās caur Pēteri, viņu apostuļu darbā pie apgraizītajiem, darbojās arī caur mani pie pagāniem. Un zinot šīs rakstu vietas, pārsvarā visi komentētāji secina, ka Tits ir bijis pagāns. Restīvi, viņš ir bijis pagāns un atgriezies, un tad kopā ar Pāvilu arī iet un kalpo. Un šajā brīdī, kad mēs skatāmies vēstuli Titam, Pāvils ar Titu bija piestājuši Krētas salā. Un ko viņi tur darīja? Viņi dibināja draudzes. Un kad viņi bija dibinājuši, viss darbs vēl nebija pabeigts, un Pāvils atstāja Titu šajā Krētas salā. Un Titam 1.5 ir rakstīts, es tevi atstāju Krētā, lai tu nokārtot atlikušās lietas un ik pilsētā ieceltu presbiterus. Un šī vieta nebija vienkārša, tāpēc, ka krētieši bija interesanti cilvēki, un Titam 1.12 ir rakstīts, kāds pravietis no viņu pašu vidus reiz teicis, krētieši vienmēr melo, tie nekrietni zvēri, laiski, rīmas. Tā kā Tits bija iemests iekšā vietā, kur tie cilvēki ļoti, ļoti nekrietni. Un Tits bija atstāts strādāt pie viņiem un mācīt veselīgo mācību. Un Titam 2. nodaļā un 3. nodaļas sākumā tiek uzdots mācīt krētieši būt krietniem un paklausīgiem dievam. Un tad Pāvils pagriež skatu uz atpakaļu
un sāka, ka mēs kādreiz arī bijām. Un šāda skata pavēršana atpakaļ palīdz saprast tos, kuri šobrīd iet cauri tam pašam. Tātad šajā rakstu vietā mēs iziesim cauri tādam ceļojumam. Un kā mēs te redzam, tad sākuma daļā mēs runāsim par manu grēku, kur mēs lasījām, kādi viņi bijuši. Pēc tam Dievs atklājas, un beigās arī Dievs glābj. Un mēs esam ļoti daudz reizes runājuši jau par grēku, pieskārušies, un katrā tēmā ir kaut kas jauns. Un šodien, tā kā šī rakstu vieta parāda šīs te daudzās lietas, no kuriem ir atgriezušies, mēs centīsimies dziļāk pieskarties, kas vairāk ir grēks un kā tas attiecas mūsu ikdienā un šodien, ko tas mums nozīmē šodien. Tātad mans grēks. Titam 3:3. Jo arī mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies, kalpotam dažādām iekārēm un priekiem, dzīvodami ļaunprātībā un skaudībā, ienīsti un cits citu nīzdami. Jā, mēs redzam, te ir daudz grēki minēti. Un mēs no šiem varam izdalīt tādus 3 galvenos grēka virzienus. Tātad grēks pret Dievu, un sāksim pa vienam. Tātad grēks pret Dievu. Protams, visi grēki ir grēks pret Dievu, bet ja mēs šos vārdus ņemam un skatāmies padziļinātāk, mēs redzam, kā viņi konkrētāk atspoguļo to. Tātad grēks par nesaprātīgu un nepaklausīgu Dievam. Vārds nesaprātīgs tiek lietots anoetoi. Tas burtiski nozīmē bez saprašanas, kad bez izprašanas, muļķīgi, garīgi, nesaprotoši. Un šeit, kad Pāvils to raksta, viņš nedomā par to, ka cilvēkiem ir zemes IQ līmenis, bet par garīgu nesaprašanu. Cilvēks var būt ļoti gudrs pasaulīgā dzīvē, pat profesors, bet pret Dievu viņš ir nesaprātīgs. Praktiski tas nozīmē to, ka nesaprot, kas ir Dievs. Viņš nesaprot, kas ir grēks. Viņš nesaprot, cik nopietnas ir Dieva spriedums. Un nesaprot, kas ir patiesais labums. Neredz evaņģēlijas skaistumu. Neprot pareizi novērtēt garīgo realitāti. Un 1. Korintiešiem 2:14 rakstīts, miesiskais cilvēks nespēja uzņemt to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. Vārds nesaprātīgs, liekas, man tur ir sajaucies, bet jūs jau saprotat. Vārds nesaprātīgs sevi ietver arī pilnīgā samoķētības doktrīnu. Tālāk iesim par vārdu nepaklausīgi. Šis vārds ir ļoti interesants, jo sakne ir saistīta ar neticību, neļaušanos pārliecināt. Tas nozīmē nepaklausīt, neticēt, nepakļauties, atteikties pieņemt patiesību. Tad šeit jau aizējām tālāk. Sākumā cilvēks nesaprot Dieva patiesību, un tad viņš tā arī nepakļaujas. Ja vēl precīzāk būtu, ja mēs to raksturot tā, cilvēks negrib ticēt, jo viņš nemaz negrib pakļauties Dievam. Un Jāņa 5:40 Jēzus saka jūdiem, bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Tātad jūs negribat nākt. Tad negribēšana, tas ir arī aktīva rīcība, jo arī, ja bērns kaut ko dzīvē negrib, kā pie mammas pupa, ka viņš ir paēdis, viņš vienkārši pagriež galvu projām, viņš parāda to, ka negrib, tā ir arī rīcība, un arī cilvēki dzīvē to parāda, ka viņi negrib nākt pie Dieva. Grēks pret sevi, nomaldīdamies, no vārda planeo,
maldīties, nomaldīties un tikt arī pieviltam. Tas var nozīmēt divas lietas arī vienlaicīgi. Tad viens tas, ka mēs paši maldāmies, un mēs tikām maldināti. Tad mēs paši maldāmies, un arī mēs tiekam maldināti. Un tas arī ir ļoti interesanti. Cilvēks grēkā nav vienkārši pasīvs upuris. Viņš pats iet nepareizā virzienā. Viņš ar savu prātu, viņš ir izdomājis, un viņš iet tur, kur viņš grib. Tad viņam neviens neliek, bet viņš pats to grib darīt. Un šajā pašā laikā viņš it kā pats to domā, bet viņš to arī ir pievilcis, jo viņš ir grēka vergs, kā mēs esam arī citreiz runājuši. Un kā tad cilvēks tiek maldināts? Ir dažādi veidi, tā es minēšu dažus piemērus. Grēks mani darīs laimīgu. Vai arī man Dievs nemaz nav vajadzīgs. Nauda tā dos man drošību. Seks dos piepildījumu. Es varu pilnībā kontrolēt savu dzīvi pats. Nāve jau ir tālu, es paspējuši pie Dieva atgriezties. Un, Dievs man netiesās, es jau tāpat esmu labs. Tās visas ir maldīšanās. Un cilvēks daudzkārt dzīvo arī pēc šiem meliem, un tas viņus arī nesatrauc. Un viņš pats tos ir pieņēmis, ja viņu sabiedrība ļauj to tā viņam domāt. Tāda kārības un baudas. Tas ir kārības, spēcīgas vēlmes, iekāras. Un tās gan var būt labas, gan arī sliktas. Un šajā kontekstā mēs, protams, saprotam, tiek runāts par sliktajām lietām. Un tās var būt dažādas iekāras. Seksuāla iekāra, mankārība, vēlme pēc varas, vēlme pēc kāda cilvēka atzinības, vēlme kontrolēt citus, vēlme pēc komforta, nauda, kādām sporta spēles, azartspēles, datorspēles. Tās dažādas kārības ir. Un cilvēks, kurš nav ar Dievu, ir savu vēlmju un baudu vergs. Dzīvodam ļaunumā. Tulkojumā tas nozīmē ļaunums, ļauna attieksme, ļaunprātība, vēlme darīt ļaunu. Šeit jau mēs pārējām no cilvēka iekšējām vēlmēm, ko viņš pats sevī vēlas, bet uz to, ka viņš jau ir gatavs darīt kaut ko citu, kaut ko sliktu citam, gatavs jau kaut ko darīt sliktu. Skaudība. Tā ir sāpes vai neapmierinātība par otra cilvēka labumu. Tad mēs skatāmies uz citu un redzam, ka viņam kaut kas ir tāds, ko mēs gribam. Kāpēc viņam ir, bet man nav? Kāpēc viņš var dzīvē to izdarīt, bet es nevaru? Atkal viņš aizbrauc kādā ceļojumā, un es to nevaru izdarīt. Kā viņš var būt tik gudrs un apiet tos nodokļus? Es arī tā gribētu. Un visādi mēs domājam par to. Un cilvēks, esot skaudīgs, bieži vien nonāk arī vēl tālāk līdz nākamajiem soļiem. Un viņš pat domā, es negribu, lai viņam ir labi. Es negribu, lai viņam dzīvē veicās. Un vai arī es pat gribu, lai viņam vairs tā nav, ka tā skaistā mašīna vai jaunais telefons, es gribu, lai viņam saplīst, lai viņam pa servisiem jābraukā. Un skaudība arī bieži vien aizved līdz aprunāšanai, meliem. Un aprunājot un melojot par cilvēku, mēs sagurājam otru cilvēku reputāciju un pat iestājas arī naids pret cilvēkiem. Ienīsti un citu nīzdami. Tas ir jaunajā tulkojumā un vecajā tulkojumā ir rakstīts būdami naidi pilni un nicinādami pārējos cilvēkus. Tad Pāvils noslēdz ar divpusēju naidu. Tātad mēs bijām cilvēki, kuri arī tika citi ienīsti. Kāpēc tad cilvēki mūs visus ienīst? Kāpēc viņi var ienīst mūs? Mēs esam nesaprātīgi, mēs esam nepaklausīgi, mēs maldāmies, un esam savu kārību vergi, ļaunprātīgi, skaudīgi. Tādi cilvēki riktīgi egoisti. Kā var tāds cilvēks kādam patikt? Vai dažādus piemērus mēs te varētu minēt, piemēram, cilvēks tev neko sliktu nedara,
Bet tu viņu vienkārši nevari paciest, ka viņi dzīvē klājas labi. Tu priecājies, kad viņš piedzīvo neveiksmi, un tu pat viņam negribi, ka Jēzus viņam piedod. Un tu negribi, lai viņš mainās, tik ļoti dīvaini. Un ja kāds viņu slavē, tu iekšēji kļūst to nepatīkam sajūt, kāpēc viņu tā slavē. Tu varbūt viņu nekad fiziski nesitīsi, un pat arī viņam virsū neko sliktu nevar pateikt. Bet iekšēji visu laiku vārdies un liekas, ka viņš ir pelnījis kaut kādu sodu. Un pat nevēlies, lai viņš iepazīst Jēzu, un grib, lai labāk Dievs viņu soda, nekā Dievs viņu izglābi. Un šis nav tikai uzmodelēts piemērs, bet mēs skatoties savā dzīvē, mēs varbūt varam atrast kaut ko tādu arī. Un 3. panta sākumā Pāvils saka, kādreiz arī mēs bijām. Tātad tas ir atskats uz pagātni. Tātad mēs bijām šādi, kādus mēs tikko te runājām. Visu šīs lietas. Un tad ir jautājums, no kurienes viņi abi nāk? Viņi nāk, tad tic bija nekristietis, viņš bija pagāns, viņš uzzināja par Dievu no Pāvila, bet Pāvils, kas bija farizējs? Viņš gāja un galināja cilvēkus, domādams, ka to dara Dievu vārdā. Un jautājums, ja tādi viņi kādreiz bija, tad kādi viņi bija tagad? Tad, kad viņi šo te raksta, tad, kad Pāvils šo raksta, viņi abi dzīvoja perfektu dzīvi. Jā, kad viņi bija atgriezušies, viņi vairs nebija grēka vergi. Un šo jau mēs esam vairākas reizes runājuši, respektīvi, ja mēs izlasām romiešiem 6, 17, 18, es tur izgriezu dažas lietas, jūs, kas bijāt grēka vergi, no grēka atsabināti, kalpojiet taisnībai. Tātad jūs vairs neesat grēka vergi. Bet tajā pašā laikā tiek rakstīts 1. Timotejā 1.15, uzticami un pilnīgi atzīstami ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es. Tad Pāvils saka par sevi, ka es esmu pirmais grēcinieks. Un arī tālāk Pāvils raksta Romiešiem 7, 19, 24. Nevis to labo, ko gribu es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Es, nožēlojamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvei padotās miesas. Pāvils šeit atzīst, ka viņš vēl joprojām grēko. Par to mēs runājam ticības apliecības 13. nodaļā. Par ko mēs runājām? Par svētapšanu. Mēs runājam par svētapšanu, ka tas notiek visas dzīves garumā. Un visas dzīves garumā mums iekšēji notiek šī cīņa caur cilvēku veco dabu un Dieva doto jauno sirdi. Un šeit ir vērts paskatīties, ka Bībelē ir minēti daudz piemēri, kur pat lieli Dieva vīri krīt grēkā. Un citi pat lielā grēkā. Tā kā, ja mēs skatāmies atpakaļ vecajā derībā, pat lielie Dieva vīri, kas veic milzīgas lietas, viņi arī krita kādā grēkā. Piemēram, Ābrahāms. Ābrahāms bija ticības tēvs. Viņš atstāja savu zemi ticībā, ticēja Dieva apsolījumam, bija gatavs upurēt arī Īzaku pēc tam. Bet viņam bija kāds grēks, vairāk grēki. Viņš 2 reizes meloja par Sāru, pakļaujot viņu briesmām. Tad viņš teica, ka viņa ir mana māsa, nevis mana sieva. Un viņš neticēja Dieva apsardzībai. Un tad viņš baidījās vairāk no cilvēkiem, nekā paļāvās uz Dievu. Kas vēl viņam bija? Dievs bija apsolījis viņam dāvāt daudz pēcnācējus. Bet, kā mēs zinām, Abrahamam Sāra bija neauglīga. Tad viņš ņēma savās rokās to visu un gāja pie savas kalpones Hagaras, un no viņas piedzima dēls. Un tas arī tādam lielam Dieva vīram bija tāds grēks. Mūzes, liels vīrs, izved Izraēlu no Ēģiptes, saņēma bauslību, un tā varētu teikt, ka viņš runāja ar Dievu vaigā, Sīnai kalnā. Bet viņš
Viņš dusmās, kad dusmās sita klinti un nepaklausīja Dieva pavēlē. Un kas tur bija? Tauta kurnēja par to, ka viņam nav ko dzert. Un Dievs viņam teica, ej pie klints un saka uz klinti, lai dod ūdeni ārā. Tad tauta viņam kurnēja, viņš sadusmojās un nosauc viņus par dumpiniekiem. Un aiz dusmām nevis klinti vienkārši uzrunāja, bet viņš 2 reizes iesita ar zizli. Tad viņš sadusmojās un viņš bija kā nepareizs piemērs Dieva kalpam. Dāvids, Goliāts, kurš to neatcerās? Dāvids uzvarēja Goliātu. Viņš apvieno Izrēlu, rakstīja psalmus, dziesmas, saukts par vīru pēc Dieva sirds. Kāds viņam grēks bija? Laulības pārkāpšana Ūrijas sieva Betsabu, ko Dāvids iekāroja. Un ko viņš izdarīja? Viņš aizsūtīja viņas vīru kaujas frontē pašā priekšā. Tur, kur bija skaidrs zināms, ka tie, kas ies tajā vietā, viņi ir nāvei nolemti. Un tas ir tas grēks. Viņš ir pārkāpis laulību un plus vēl vīru aizsūtīja nogalināšanai. Salmana pamācības, viņš uzcēla templi, saņēma izcilu gudrību. Viņš sarakstīja gan Salmana pamācības, gan arī citus rakstus. Kas bija viņa grēks? Viņam bija daudz svešu zemju sievas, un tās viņam aiznesa prom ticību, paņēma ticību prom. Viņš sāka ticēt uz alkiem un pieļāva kompromisu ar grēku. Un viņš arī cēla altārus tiem elka upuriem, elkiem cēla upurus. Pēters no jaunās derības, tad viņam labās lietas atzina Jēzus par Kristu, sludināja vasaras svētkos, kur tik daudz atgriezās. 1000 atgriezās. Brīnišķīgi. Grēks, ko mēs arī zinām, viņš 3 reizes noliedz Jēzu. Un pēc tam vēl liekulīgi izturējies pret pagāniem, neticēdams, ka viņiem ir Dieva piedošana. Un šeit mēs skatoties uz tiem lieliem Dieva vīriem Abrahāmu, Mūzu, Dāvidu, Salmanu, Pēteri, šeit mēs redzam, lai cik lieli tie Dieva vīri ir, viņi tik un tā ir krituši grēkā. Un kā ir jums Bībelē, lasot cauri, mēs redzam dažādus personālus, dažādus Dieva vīrus, kas ir tur. Jums arī tā, ka jūs asociējat ar to. Jūs esat tā kā Dāvids, piemēram, tāds spēcīgs, vai tā kā Mūzes, ka es varu iet ar Dievu, vai kā Ārons, ka man ir laba runāšana. Ir tā, ka jūs esat kādreiz pieķēruši pie domas, ka jums ir kaut kas kopīgs ar to. Jā un nē. Piemēram, Dāvids un Pēters. Abi bija tādi vadītāji, kareivīgi, drosmīgi. Viņi bija pirmie, kur rīkosies. Ārons. Dievs deva viņam Mūzu. Kāpēc Mūzum Āronu vajadzēja? Mūzes teica, ka es nemāku runāt. Un tad viņš iedeva Āronu. Un Ārons bija tas, kurš nav uz mutes kritis un varēja Āronu runāt. Mūzus pacietīgs, rūpējās par tautu. Un viņš nesa cilvēku nastas. Jona jūtīgs, ar stipru taisnīgumu izjūtu. Tātad viņš teica, kāpēc tie grēcinieki atgriežas? Es negribu, ka viņi atgriežas. Neticīgais Toms vēlas pierādījumus. Visu vajag pārbaudīt. Viņš ir ļoti precīzs. Pāvils, viņš ir ļoti izglītots. Viņš ir doktorionāls, uz mācībām balstīts. Viņš ir principāls. Un tās visas lietas ir labas īpašības. Un mēs pat varam teikt, ka tās ir Dieva dotas īpašības. Katram Dievs ir devis mazliet citādāk kādas stiprās puses. Un tajā pašā laikā nāk velns un mūsu stiprās puses sabojā. Piemēram, Dāvidam. Dāvidam bija sliktā puse tā, ka viņš varas ļaunprātīgu izmantošanu, pašpārliecību. Pēters bija impulsīvs, kā arī bija bailes cilvēku priekšā, kad noliedz Jēzu. Ārona vēlme palīdzēt cilvēkiem kļuva par cilvēku bailību. Mūzes pacietība vienā brīdī kļuva par dusmām. Jonas taisnīguma izjūta kļuva par žēlastības trūkumu. Toma vēlme pēc patiesības kļuva par neticību. Pāvila lielās zināšanas pirms, kā viņš bija, kas iepazīstis Kristu,
bija lepnība. Viņa zināšanas bija lepnība. Protams, arī mēs savā dzīvē ejot cauri, mēs ļoti labi ievērojam kādas lietas. Mēs ieraugam ļoti mazas un būtiskas lietas, piemēram, kādu skabārgu mēs varam ieraudzīt. Un katram cilvēkam tā ir, ka mēs ieraugam kādu skabārgu mūsu brāļa acī. Un ja mēs tā vērtējam sevi, kādi mēs esam, un mēs kaut ko citos cilvēkos vairāk ieraugam. Un ja mēs varam ieraudzīt, ja konkrēti par tevi runājot, ja tu vari citos ieraudzīt vairāk bezdarbību vai slinkumu, ka mēs ieraugam, kāds slinks vai nedara kaut ko, tad mums ir jāskatās, ka mēs paši nepaliekam lepni un kontrolējoši. Tad mums ir stiprā puse kaut ko ieraudzīt, un mēs esam kontrolējoši vai lepni. Ja mēs ieraugam kādā gļēvumu, pielūko, kad nedusmojies un neesi skarbs. Ja kāds nespēja pieņemt lēmumu, pielūko, ka pats nepaļaujies tikai uz saviem spēkiem. Ja tu kādā ieraugi noslēgtību un augstumu pret cilvēkiem, tad pielūko, ka necenties cilvēkiem izpatikt. Ja tu kādā ieraugi nespēji runāt, tad pielūko, ka pats tukši nerunā un neliec sev centrā. Ja tu ieraugi strīdus, tad uzmanies no tiem izvairoties, ka tu netolerē netaisnību. Ja tu ieraugi kādu nepacietīgu, tad pielūko, lai nekļūtu pasīvs, ka tiešām ir jārīkojas. Ja kāds ir neusticams, tad uzmanies, lai neuzkrātu aizvainojumu. Ārēji klus, bet tu iekšēji vāries. Ja tu ieraugi haosu un paviršību, tad uzmanies no paštaisnības. Ja tu ieraugi nezināšanu, tad uzmanies no lepnuma par savām zināšanām. Un šie ir tikai tādi daži grēki. Mēs Bībelē varam ļoti daudz par to atrast. Kādi cilvēkiem grēki nav. Šie grēki vairāk ir runāt par to mūsu savstarpējām attiecībām vienam ar otru un kā mēs tajā varam krist. Izlasīsim Kolosiešiem 3, 5-9. Nomierdējiet sevī to, kas jūsos pieder zemē, netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāri un mankārību, kas ir elgdievība. Tā visa dēļ nāk Dieva dusmas par nepaklausības dēliem. Un tajā visā arī jūs kādreiz staigājāt, kad tā dzīvojāt, bet tagad atmeties šo visu dusmas, nesavaldību, ļaunprātību, zaimošanu, neķītas runas, kas nāk no jūsu mutes. Nemelojiet citam. Novelciet kā drānas no sevis veco cilvēku līdz ar viņu darbiem. Un šīs visas grēka lietas mēs skatāmies, lai saprastu, ka galīgi slikti. Ka es domāju, ka mēs varam katrs sev piedēvēt šīs lietas, ko mēs runājam, vairāk vai mazāk. Un mēs pat savā dzīvē, ja mēs esam kristieši jau kādu laiku, vai pat esam jau gadiem kristieši, vai pat visu savu apzināto dzīvi, mēs varam uz šīm iepriekš skatītām lietām pateikt, jā, tas ir par mani. Un tad jautājums, ko tad darīt? Ko man būs darīt to, ka es tāds esmu? Tā man sanāk. Bībelē rakstīts, ka grēka alga ir nāve. Un vecajā derībā Dievs cilvēkiem lika izpirt viņu grēkus caur jauna, nevainojama jēra upuri. Un kādu upuri Dievs vēlas no mums šodien? Piecdesmit pirmais psalms, 19. pants. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars. Salaustu un sagraustu sirdi tu Dievs nenoraidīsi.
ir svarīgi apzināties, ka arī mēs grēkojam. Un tiem grēkiem, ko mēs šodien darām, tiem jābūt tādiem, kas liek mums justies slikti. Slikti par to, ko mēs darām. Jākaba 4, 8, 9. Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums. Notīriet rokas, grēcinieki, un šķīstiet sirdis, jūs, kas esat divkoši veselē. Bēdājieties, vaimanājiet un raudiet. Bēdājieties, vaimanājiet un raudiet, apzinoties savu grēku smagumu. Ecehēla 3.6, 3.1. Kad jūs tad pieminēsiet savus ļaunos ceļus un savus nelabos darbus, tad jums pašiem būs riebums savu noziegumu un nelietības dēļ. Jums būs riebums. Kad Pēters aizliedzis Jēzus jau 3 reizes, viņš saskatījās ar Jēzu, un kas notika? Lūkas 22, 62. Un izgājis ārā, Pēters rūgti raudāja. Viņam bija tik ļoti žēl par to, ko viņš ir izdarījis. Kad mēs apzināmies savus grēkus, mums paliek slikti. Tā vajadzētu būt. Mums riebi, ka esam grēkojuši. To sauc par grēku nožēlu. Mēs vēlamies atgriezties un tā vairs nedarīt. Mēs nākamreiz, kad šāda situācija būs, mēs centīsimies tā vairs nedarīt. Un ko jūs cenšaties darīt, ka jums nāk kāda situācija, kur jūs iepriekš jau esat grēkojuši? Piemēram, ja jūsu vidū notiek aprunāšana, kāds sāk viens otru aprunāt. Ko jūs darīsiet? Ir labi šādas tipiskās ikdienas situācijas pēc tam, ka esam jau grēkojuši, izvērtēt un saprast, tad, kad nākamreiz tā būs, es darīšu šitā, es darīšu tā. Un ir labi, ka mēs sagatavojamies, ka mēs izmeklējam savu sirdi. Ja kļūsti skaudīgs un iekāro kādu lietu, kas ir citam, ko tu darīsi? Kad tev būs tāda situācija. Ja tu dzirdi, ka kāds tev aprunā, vai arī tu pats sāc kādu aprunāt? Es esmu sev pieķēris, ka es nemanot sauku aprunāt kādu. Un tā ir dritīgi slikta sajūta. Ko tu darīsi nākamreiz, kad tev pietrūkst pacietības? Vai arī pacietības trūkums, ka tu skaties, ka kāds tev neklausa vairāk kārtīgi. Tu viņam saki, un viņš tev neklausa. Vai arī tu sadusmojies. Vai arī kādā brīdī tu vairs nespēji kļūt laipns. Vai arī, ja tu kļūsti lepns. Lai gan lepnība ir tā, ko viens pats sev grūti ierauga cilvēks. Un ko tu darīsi, ja tev liekas, ka tu visu jau zini, kad kļūsti tā kā iedomīgs, augstprātīgs. Un tas arī tas, ko, man liekas, mēs izdarot pašu bieži vien, nemaz nezinām, kā esam to izdarījuši. Tāpēc ir labi, ka mēs esam kopā ar labiem draugiem, kas mums tādas lietas norāda mums. Ko darīt, ja tu neesi bijis uzticams kādā jautājumā? Tu esi kaut ko apsolījis un neesi izdarījis. Galatiešiem 5:16 rakstīts, bet es jums saku, dzīvojiet garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām. Lūkas 6, 27, 28, bet jums, kas mani dzirdat, es saku, mīliet savus ienaidniekus. Mīliet savus ienaidniekus. Dariet labu tiem, kas jūs ienīst. Svētījiet tos, kas jūs nolāda. Lūdziet par tiem, kas jūs apvaino. Un daudzkārt ir pierādījies, ka lūgšana par tiem, kuri mūs sadusmo, vai uz kuriem mēs esam vīlušies, tik ļoti labi strādā, ka mēs vairs nevaram dusmoties uz to, ko mēs esam ielikuši Dievu rokās. Tās dusmas iet mazumā.
Un mēs te redzam, ka šis pants, šie 2 panti raksturo šo svētapšanas procesu. Un svētapšana, kā jau mēs mācījāmies, ir svētā gara darbs pie mums. Šodien, rītdien, parīt, visu laiku. Un tā mēs esam tai lielākai daļai tikšuši tauri par grēku un apziņu par grēku. Lasīsim tālāk. Tātad Dievs atklājas. Titam 3:4 sākas ar vārdu bet. Kas mums bija jādara, kad mēs redzam vārdu bet? Mēs jau zinām. Šis vārds vispār, bet īpaši arī Bībelē tiek bieži lietots, lai parādītu šo pretstatu, kas notiek. Tad tikko mēs runājam par to, kādi grēcinieki mēs bijām. Tad tagad būs kaut kas cits, pilnīgs pavērsiens. Bieži saka par 180 grādiem. Pilnīgs pretstats. Tātad cilvēces tumsai, kurā visi mēs bijām tādos grēkos. Ko Dievam loģiski vajadzētu darīt? Mūsu loģika, ko saka? Ka visi ir grēcīgi, Dieva loģika būtu sodīt. Tad skatīsimies, kā Dievs sodīs. Tā ir mūsu loģika. Kad atspīdēja Dieva, mūsu glābēja laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, šajā tumsā, kur valdīja grēks. Kad atspīdēja Dieva, mūsu glābēja laipnība un mīlestība uz cilvēkiem. Mēs skatīsimies vārdu laipnība, ko tas nozīmē. Un mēs skatāmies, ka atspīdēja Dieva laipnība un mīlestība. Šajā tumsā, kur valdīja grēks, kas notika? Dievs pats iejaucās. Tātad tas bija Dieva aktīvais darbs. Viņš to izdarīja. Iniciatīva 100% pieder Dievam. Viņš to izdomāja. Vārds laipnība grieķu valodā apraksta nevis pasīvu labumu, bet gan aktīvu laipnību un žēlastību darbībā. Dieva laipnība šeit nav tikai sajūta vai laba attieksme. Dieva laipnība ir viņa labvēlība, kas konkrēti izpaužas viņa glābjošajā darbībā. Un šajā kontekstā tas skanēs šādi. Dievs ir labs un labvēlīgs pret mums, kaut arī mēs neesam pelnījuši viņa labvēlību. Un šis vārds laipnība, interesanti, ka viņš tiek minēts arī pie gara augļiem, Galatiešiem 5:22. Un laipnība izpaudās glābēja Jēzus žēlstībā. Un vārds laipnība ir pretstats šādiem 3 vārdiem. Bargums, skaudība, vienaldzība. Tad laipnība ir pretstats šādiem vārdiem. Un Dieva laipnība ir iemesls mūsu grēku nožēlai. Un tas ir ļoti interesanti. Romiešiem 2:4. Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos. Vārds atgriešanās ir vārds metanoja. Tas nozīmē prāta un domāšanas maiņu. Tad domāšana un prāts tiek izmainīts. Un tas ietver sevī novēršanos no grēka un pievēršanos Dievam. Tad laipnība tevi ved uz atgriešanos. Grēku nožēla ir arī Dieva dota. Tas ir Dieva darbs pie tevis. Titam 3:4, kad atspīdēja Dievu mūsu glābēja laipnību un mīlestību uz cilvēkiem. Tātad mīlestību uz cilvēkiem. Šeit Pāvils izmanto vārdu filantropija, jeb cilvēku mīlestību. To mēs mūsdienās arī šādu vārdu lietojam, tikai citā kontekstā. Dieva mīlestība pret cilvēkiem nav tikai sentimentāla līdzjūtība. Tā ir mīlestība, kas konkrēti rīkojas, lai glābtu. Tātad tā ir mīlestība, lai glābtu. Interesanti, kad arī šis pats vārds jaunajā derībā apustuļu darbos parādās arī tur, kur Pāvils bija cietumnieks un viņiem
viņa laiva tika sadragāta un visi viņi izskaloti ārā zemē bija. Un tur arī izpaudās tas, ka vietējie neticīgi pagāni cilvēki, viņiem izrādīja cilvēku mīlestību, šo metanoju, filantropiju sajaucu. Apostoļu darbi 28.2. Iezemieši izrādīja mums neparastu viesmīlību, filantropiju. Viņi iekūra uguni, jo bija lietus un bija vēsi, un mūs visus uzņēma. Un ja pat grēcīgs cilvēks var izrādīt šādu praktisku labvēlību pret citu cilvēku, cik daudz vairāk Dievs izrādīja to pret cilvēkiem? Un viņš taču ir pats nācis mūs glābt. Tad tā filantropija būs daudz lielāka. Un šajos abos piemēros mēs varam redzēt, kad šī mīlestība uz cilvēkiem, tā ir aktīva rīcība. Tā ir aktīva rīcība, aktīvs darbs. Apskatīsim vārdu vēl atspīdēja. Kad atspīdēja Dievu, mūs glābēja laipnību un mīlestību uz cilvēkiem. Vārds atspīdēja epifānija, izgaismošana tumsā, tie pēkšņi parādīšanos gaismā. Pēkšņi tika atklāts Dieva noslēpums, kas bija no pasaules radīšanas. Tad jaunā derībā tika atklāts kaut kas tāds, kas bija noslēpts cilvēkiem. Kolosiešiem 2.2 ir rakstīts, kā izprastu Dieva noslēpumu. Kristu. Tātad Kristus bija šis lielais Dieva noslēpums, par ko visa vecā derība iet cauri. Tātad pirmais, tam noslēpumam ir divas daļas, vismaz divas daļas. Apskatīsim šīs divas. Glābšana caur iemiesošanos Kristus iemiesošanās cilvēkā. Tas bija neaptverams noslēpums, kas bija pats suverēnais Dievs nāca šeit uz zemes. Kurš to varētu saprast, ka tas tā būs? Un tādu viņš parādīja savu laipnību un cilvēku mīlestību. Ko viņš darīja? Mirst par mums grēciniekiem pie krusta. Bībelē rakstīts, nav lielāka mīlestība kā šī, ka kāds sadod savu dzīvību par kādu. Tātad Jēzus to piepildīja. Viņš parādīja šo vislielāko mīlestību. Jāņa evaņģēlija 1.14 lasām, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiendzimušam dēlam, pilna žēlastības un patiesības. Tātad pirmais noslēpums bija glābšana caur iemiesošanos un krustu. Otrais noslēpums – pagānu iekļaušanu. Kas to būtu domājis, ka pat par pagāniem Dievs būs padomājis. Jēzu tiek pestītas visas tautas. Efeziešiem 3.6. Tādējādi pagāni ir kļuvuši par līdzmantiniekiem, tās pašas miesas locekļiem un apsolījumu līdzdalībniekiem. Jēzu Kristu caur evaņģēliju. Ja tas tā nebūtu, tad mēs, latvieši, mums nebūtu nekādas izredzes. Un Dievs ir atklājies kā ne tikai jūdu tautas Dievs un glābējs, bet arī visu pagānu tautu glābējs. Un kāpēc lai Dievs to darītu? Kāpēc Dievam tas būtu jādara? Šādi mēs nokļūstam līdz mūsu pēdējiem punktam. Dievs glābj. Titam 3.5 mēs lasām, viņš mūs izglāba. Tad jautājums, no kā Dievs mūs izglāba? Viņš izglāba no mūžīgas pazušanas, kā arī lasījām, grēka alga ir nāve. Mūžīga nāve. Kā arī šajā dzīvē mēs to skaidri redzam, ka izglāba arī no grēka verdzības. Mēs vairs šajā brīdī neesam grēka vergi. Mēs varam izvēlēties negrēkot.
Dievs arī izglāba mūs no bailēm. Un no kādām bailēm? Bībelē rakstīts, pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Un tas nav domāts par visām dzīves bailēm, bet šajā kontekstā tas ir aizdzen bailes par neziņu, par mūžīgo dzīvību. Tad mums vairs nav bailes. Un jautājums, vai Dieva izglābšana ir kā atbilde? Vai tā ir kā atbilde uz izglābto cilvēku jautājumiem vai darbību? Vai varbūt esam bijuši diezgan labi, lai mūs izglābtu? Varbūt Dievs zināja, ka mēs pēc tam darīsim labus un lielus darbus. Jā, Dievs to zināja, ka mēs darīsim lielus darbus. Un tajā pašā laikā Dievs arī zināja, ka mēs turpināsim grēkot. Un tā mēs varam tīri loģiski, tas nevar būt mūsu labo darbu dēļ. Lasīsim tālāk. Viņš mūs izglāba nevis taisnības darba dēļ, ko mēs būtu darījuši. Taisnības darbi šeit tiek domāti ar morāliem un cilvēcīgi pareiziem darbiem. Un pat tā domājot, pat tas ir labi, ka mūsu glābšana nav no taisnības darbiem atkarīga. Kurš varētu pateikt, ka es daru tik labas lietas, lai Dievs man izglābtu? Labie darbi ir vairāk nekā sliktie darbi. Un tad ja pat tā tas kādreiz arī ir, Bībelē rakstīts, ka viena grēka alga ir nāve. Tu vari darīt 99 labus darbus un vienu grēku, tu esi grēkojis. Tu nevari to nopelnīt ar saviem darbiem. Viņš mūs izglāba nevis taisnības darba dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanai svētajā garā. Vārds žēlastība. Tas nenozīmē tikai just līdzi, bet tas nozīmē arī izrādīt žēlastību un palīdzēt tam, kurš atrodas nelaimē vai ir nožēlojamā stāvoklī. Tātad vārdam žēlastība ir divas puses. Pirmā, kad tu ieraugi otra cilvēka problēmu un postu. Un otrā ir tā, kad tu esi ieraudzījis, tu nepaliec tikai ar emocijām vai, man ir žēl, bet tu esi gatavs arī rīkoties, lai palīdzētu. Tāpēc žēlsirdība ir vairāk nekā man tevis žēl. Žēlastība saka tā, apmēram, es redzu tavu postu un es iešu tev tūmā, lai tev palīdzētu. Un šie divi vārdi savas žēlastības, tas tik daudz pasaka par Dievu darbu. Par Dievu darbu, par viņa dabu. Dievs tev redz tavās grūtībās. Viņš ir gatavs arī rīkoties. Grieķu valodā atzimšanas mazgāšanu, garīgā šķīstīšana no jauna dzīvība, ko Dievs dod cilvēkam atzimšanas brīdī. Jauna dzīvība, ko Dievs dod cilvēkam atzimšanas brīdī. Un šeit nav domāta kristība. Ja šķīstīšana, mazgāšana, kā mēs domājam, kristība tad pagremd zem ūdens, mēs tiekam varbūt mazgāt, domājam. Tā nav pagremdi. Jo pagremdi tas arī ir mūsu darbs, ko mēs izdarām. Arī kristība brīvības ir kā darbs, ko mēs paveicam. Bet Dieva žēlastība, tas ir svētā gara darbs. Atjaunošanās svētajā garā, svētais gars atjauno cilvēka sirdi un dabu. Dievs paņem cilvēku, kurš ir nesaprātīgs, nepaklausīgs, nomaldies no Dieva. Viņš ir grēka vergs. Cilvēks ir skaudīgs, naida pilns. Un svētā garā dod jaunu dzīvi. Sākās cilvēka svētapšana. Un par šo jau mēs esam arī runājuši.
Un svētapšana, kā arī minējām, turpinās visas mūsu dzīves garumā. Caur svēto garu mēs iepazīstam Dievu tuvāk un tuvāk. Un kas Bībelē rakstīts, ka Dievs ir gaisma. Un kā ir mūsu dzīvē? Mēs to esam jau iz dzīves redzējuši, ka ja mēs nākam tuvāk gaismai, arī fiziskai gaismai, tad mēs spējam vairāk un vairāk arī kaut ko ieraudzīt. Tas baltais krekls, kas pa gabalu likās balts un tīrs, pieejot tuvāk gaismā, mēs redzam daudzus netīrumus. Un tā ir ar mums, jo tuvāk mēs kļūstam Dievam, jo Dievs mūs atklāja mūsu dzīvē vairāk un vairāk kādus mazus, niecīgus, šķietam niecīgus grēkus, kurus mēs darām. Tas ir arī Dieva darbs pie mums, ka Dievs mums parāda pat mazākos grēkus. Ecehēla 36, 25, 26. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadījuši, ka jūs staigāsiet manos likumos un sargāsiet un pildīsiet manas tiesas. Cik brīnišķīgs apsolījums. Dievs apsola, ka viņš būs tas, kurš arī darīs. Tātad vadīs, ieliks, izņems, vadīs. Un ja mēs skatāmies uz šiem darbības vārdiem, kas te ir oranži, šie vārdi ir norāda skaidri ar mūsu pusi tajā visām. Un šie ir diezgan aktīvi darbības vārdi. Staigāsiet, sargāsiet, pildīsiet. Pēc atzimšanas un atjaunošanās mēs savā dzīvē sākam redzēt pārmaiņas, jo mūsu sirds ir izmainīta. Izmainās gan mūsu domas, gan vārdi, un arī darbi ir citādāki. Un mūsu ikdienas dzīvē, kur mēs to varam ļoti daudz redzēt, ir satikšanos ar citiem cilvēkiem, komunikācija ar citiem cilvēkiem. Viņi taču ir citādāki. Vai arī izmetam kādu nepareizu joku, un pēc tam padomājam, kāpēc to es pateicu, kāpēc es to vispār teicu? Un pārdomājam šīs lietas, ko mēs šajā brīdī slikti izdarām. Kad Dievs dod to jauro sirdi, ka mums ir žēl par to, ko mēs tikko esam izdarījuši, un nākamreiz cenšamies būt labāki. Dievs dod mums to vēlmi censties. Un mēs varam mazliet atgriezties pie mūsu teksta un paskatīties vēl iepriekš, kas ir pirms tam rakstīts, un mazliet to kontekstu paskatīties. Titam 3, 1, 2. Atgādina vēl, lai viņi visi pakļautos valdniekiem un varām, lai ir paklausīgi un gatavi uz jebkuru krietnu darbu, lai viņi nevienu nezaimo, lai ir miermīlīgi un piekāpīgi pret visiem cilvēkiem, lai izrādītu pazemību. Tātad mēs redzam tā citādāka sirds, esiet citādāki. Cilvēki, kuros strādā Dieva svētais gars, viņi kļūst citādāki. Dievs maina viņu sirdis. Tātad Dievs savā žēlstībā dara mūsu dzīvus. Svētais gars atjauno mūsu sirdi. Dod mums redzēt savu grēku un arī Kristus skaistumu. Tāpēc mēs sākam ienīst savu grēku. Nožēlojam un tad ticībā nākam pie Kristus. Un šodien vēl pēdējā rakstu vieta, un te ir nākamie panti, kas ir pēc mūsu jau izskatītiem pantiem.
Titam 3, 5 līdz 7. Tātad viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā, ko viņš bagātīgi par mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu pestītāju. Lai viņa žēlstībā taisnoti mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Bagātīgi par mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu pestītāju. Tad atkal mēs redzam, tas nav mūsu darbs. Un kāpēc? Lai mēs tiktu taisnoti. Lai mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Tātad, ja mēs to iesākām tik ļoti slikti ar mūsu grēkiem, ar to, ko mēs darām katru dienu, tad mēs redzam to, ka paldies Dievam, ka tā glābšana nav atkarīga no mums, ka tas ir Dieva darbs. Tā ir Dieva svētība mūsu dzīvē, ka mūsu svētais gars mūs ved cauri dzīvē, māca mūs negrēkot, kļūt labākiem, māca vairāk par Dievu. Tad visu kopā savalkot, nevis tas, ko mēs darījām, bet tas, ko viņš darīja. Un nevis mūsu taisnība, bet viņa žēlastība. Nevis mūsu spēks, bet tas ir svētā gara darbs. Nevis mūsu nopelns, bet Kristus žēlastība. Un tikai tāpēc. Un tikai tāpēc. Mūžīgās dzīvības cerība. Tas viss ir Dieva darbs. Āmen. Lūksim. Mīļais debes Tēvs, paldies Tev par šo rītu, ka mēs varējām dziļi ieiet savā sirdī. Dziļi skatīties uz lietām, ko mēs negribētu nevienam atklāt. Ka mēs negribam, ka citi ierauga to, kādi mēs patiesībā esam ikdienā. Cik daudz vēl mūsos ir šī cilvēcīgā daba, ka mēs grēkojam katru dienu. Ka mēs atkal un atkal krītam tajos pašos grēkos, kaut gan negribēdami, kaut gan mums tas riebj. Bet mēs to daram. Kungs Jēzu piedod to mums. Tie mums gauži sāp šie grēki. Mēs gribam to vairs nedarīt. Svētais gars palīdz mums ikdienā. Palīdz turēties pie Dieva vārda, pie Dieva patiesībām. Ka mēs varam lūgt arī par saviem ienaidniekiem. Par tiem, uz kuriem mēs skaužam. Par tiem, kuri dusmo uz mums. Kungs, ka mēs varam tiešām lūgt par visiem cilvēkiem, ar kuriem mēs ikdienā saskaramies. Kungs, dod mums arī savu mīlestību, ka mēs viņus varam pieņemt un arī viņu grēkus un viņu nepilnības pieņemt, jo mēs taču arī tādi bijām, nepilnīgi un vēl joprojām esam. Kungs, tu mūs pieņem, tāpēc dod spēku arī mums pieņemt arī pārējos cilvēkus, kas ir apkārt. Un paldies par tavu žēlastību, par tavu neizmērojamo mīlestību, ka tu, Kungs, Jēzu, tu esi nonācis šeit uz zemes, bijis 100% cilvēks un arī 100% Dievs. Tu esi pazemojies un nonācis šeit uz zemes, un tu esi nomiris
kā pilnīgs jērs, kā pilnīgs upurs par tiem, kuri jau no pasaules sākuma bija izredzēti, kuriem tu atklāsi viņu grēkus, kuri nožēlos tos grēkus un kuri pilnībā paļausies uz tevi. Paldies Tev, Kristu, par Tavu lielo mūžīgo darbu. Āmen.